Sveiki! Mani sauc Jānis Palkavnieks. Es strādāju Latelekom. Šis būs mans pirmais videoblogs. Pirmais videoblogs loģiski būs par video, par jaunu Latelekom pakalpojumu video novērošanu. Tagad kopā dosimies pie mana kolēģa Valda Suģņika, kurš par šo jauno pakalpojumu pastāstīs sīkāk. Tātad pirmām kārtām nav jāiegādājas nekāda dārga aparatūra, klientam nav jāveic investīcijas un nav nekādu sarežģītu instalāciju. Respektīvi, klientam ir jāmaksā tikai abonēšana, kas ir sākot no 6,90 mēnesi, un klients jau iegūst jau iespēju video novērošanu, kas ir vērot savas mājas kameras caur internetu pārbaudes programmu. Danielam nedrīkst šokolādi! Tātad, lai ierīkot pakalpojumu video novērošanu, viss, kas ir vajadzīgs klientam, tas ir Latelekom interneta pieslēgums. Jo šis pakalpojums tiešām darbojas tikai uz Latelekom interneta pieslēgumā. Un pēc tam klientiem tiek uzstādīts bezvadu rūteris, kas dot arī iespēju bezvadu internetu piekļuvi mājās, un viena vai vairākas IP tīkla kameras, kurām klients var piekļūt ērti caur mans Latelekom mājaslapu. Mans video arhīvs ar ierakstīņu, mans sargs ar ierakstīņu, var nospiest dzēst, ok, saglabāt uz datora, save as, save. Katrs klients principā var atrast šim pakalpojumu pielietojumu savā ikdienas dzīvē, it sevišķi dažādos dzīves periodos. Piemēram, ja tev ir mazs bērns, tad tev ir vēlēšanās seko līdzi, kas notiek ar tavu mazo bērnu. Ko dara mamma ar bērnu mājās, ko dara auklīte ar bērnu mājās, piemēram, ko dara apkopē mājās, kamēr tevis nav mājās, vai vienkārši, ja tu aizbrauc ceļojumā, apskaties, kas notiek tavā īpašumā, kamēr tu neatrodies tajā savā, teiksim, mājā, dzīvoklī, kaut vai novērot savu pagalmu, vai tiešām kaimiņš nemet pāri miskastes mājas ar žogam, vai tiešām tos aizkarus kustina vējš katru vakaru. Riks, ņemt, ka viņas iet, Džeki, atnāciet! Man te kazlamā kaut kāds MLO līdzinājums. Un pats galvenais, lai lieto šo pakalpojumu video novērošanu, mājās var pat nebūt dators. Galvenais ir tikai internetu pieslēgums. Bet pieslēgties savā mājas kamerā var no datora jebkurā vietā, kuriem pieejams internets.